īsumā par darba kārtību pastāstīšu. Tātad šodienas webinārā ir plānots jūs iepazīstināt par pasākumu 3. atlases kārtas mērķiem, atbalstāmajām darbībām un attiecināmajām izmaksām. Padziļināti par šo tēmu pastāstīs kolēģi no Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, kuru turpmāk webinārā saukšu varam, un kolēģis vārds Ilva Viļuma. Webināra otrajā daļā es jūs iepazīstināšu ar praktiskiem jautājumiem par projektu iesniegumu sagatavošanu un tā vērtēšanas kārtību. Pēc tam mana kolēģe Ilze Akmentiņa skaidros grūtībās nonākušo uzņēmumu pazīmes, kā arī pastāstīs par vispārējās tautsaimnieciskās nozīmes pakalpojumu līgumu un atbalstu. Sarmīta Lucāne informēs par projekta ieviešanas norisi un komunikāciju ar CFLA projektu īstenošanas laikā. Savukārt kolēģi no Labklājības ministrijas Inese Vilcāne iepazīstinās ar horizontālā principa vienlīdzību iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana prasībām un sniegs praktiskus piemērus. Tātad šeit ir darba kārtība ar plānotajiem laikiem, bet tālāk es vēlētos, pirms dodu vārdu pirmajam lektoram, īsi par tehniskiem aspektiem. Tātad, kā jau jūs pamanījāt, webinārs tiek ierakstīts. Ieraksts un visu lektoru prezentācijas pēc pasākumu būs pieejamas CFLA atlases tīmekļa vietnē, lai varat tās pārskatīt un arī vēlāk vai nodot kolēģiem, kuri šodien nevarēja piedalīties. Lūgums dalībniekiem webināra laikā turēt mikrofonus izslēgtus. Kamēr prezentē lektori, mikrofoni ir aktīvi tikai lektoriem. Savukārt webināra noslēgumā paredzētajā jautājumu un atbilžu sadaļā, ja vēlaties uzdot jautājumu, paceliet virtuālo roku, pēc uzaicinājuma ieslēdziet mikrofonu un uzdodiet jūsu jautājumu. Jautājumus varat arī rakstīt tērzētavā jeb čatā, jebkurā brīdī atbildes sniegsim vai nu čatā vai noslēguma daļā. Visi jautājumi, gan tie, kas uzdoti čatā, gan mutiski, tiks apkopoti un publicēti CFLA atlases tīmekļa vietnē. Jāpiebilst, ka projekta iesnieguma sagatavošanas laikā jautājumu un atbilžu materiāls regulāri tiks aktualizēts, iekļaujot tajā arī atbildes uz individuāli saņemtiem jautājumiem. Tāpēc aicinu tajā ik pa laikam ieskatīties. Vēl viena būtiska lieta. Mums ir svarīgi zināt, vai šis webinārs jums ir bijis vai būs noderīgs. Tāpēc pēc katra lektora būs nelieli ātrie jautājumi, savukārt noslēgumā kopēja aptauja par webināra norisi. Tā, no manis par tehniskiem jautājumiem tas ir viss. Lai mums vērtīgas un produktīvas turpmākās 2 stundas. Un tagad dodu vārdu Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas investīciju politikas departamenta vides investīcijas nodaļas vecākajai ekspertei Ilvai Viļumai. Ilva, lūdzu. Labdien visiem dalībniekiem. Tad ceru, ka ekrāns ir redzams. Un tad tuvākajā brīdī iepazīstināšu jūs ar šīs atlases kārtas būtiskākajiem nosacījumiem. Šī atlases kārta ir izveidota ar mērķi nodrošināt sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu efektivitāti un vienlaikus samazināt vidē novadīto piesārņojumu. Un paredzam, ka šīs projektos paredzētās darbības būs atbilstošas gan notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju plānam 2021–2027 gadam, gan arī atbilstošiem upju baseinu apgabalu un apsaimniekošanas un plodu risku pārvaldības plāniem. Iesākot ar pamatnosacījumiem, finansējuma saņēmējs ir sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu sniedzējs. Tā var būt pašvaldība,
pašvaldības iestāde, un tā skaitā aģentūra, vai arī pašvaldības izveidota kapitāla sabiedrība, respektīvi uzņēmums, kurā kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība. Atlase tiek rīkota kā atklāta projekta iesnieguma atlase, un projekta iesniegšana turpinās līdz 2026. gada 2. martam. Kopējais šai atlases kārtai pieejamais Eiropas Reģionāla attīstības fonda finansējums ir 21,5 miljonu eiro, kas ir piešķirams ar maksimālo atbalsta likmi 65%. Un tāpat ir noteikts ministru kabineta noteikumos, ka šis maksimāli piešķiramais Eiropas Reģionāla attīstības fonda finansējums vienam projektam nepārsniedz 1,5 miljonu eiro. Mērķa teritorija ir aglomerācijas, kurās šis cilvēku ekvivalents ir no 2 līdz 10 tūkstošiem. Saraksts aglomerācijām, kas kvalificējas šajā atlases kārtā, ir publicēts Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē, un saiti uz sarakstu būs pieejama arī Centrālās finanšu līguma aģentūras tīmekļa vietnē ievietotajā prezentācijā. Viens projekta iesniedzējs var iesniegt līdz 3 projekta iesniegumiem par šīm aglomerācijām, bet par vienu aglomerāciju drīkst iesniegt tikai vienu projektu iesniegumu. Projekti ir jāīsteno līdz 2029. gada 31. decembrim, bet izmaksas ir attiecināmas jau no šī 2025. gada 1. janvāra. Trešās atlases kārtas ietvaros līdz 2029. gada 31. decembrim ir jāsasniedz nacionālais rādītājs, kas atspoguļo to iedzīvotāju skaitu, kuriem ir uzlabota sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu efektivitāte. Šis rādītājs tiek uzskatīts par sasniegtu pēc tam, kad veikts projekta noslēguma maksājums. Novērtējot šī rādītāja vērtību, tiek izmantot jaunākie pieejamie dati par iedzīvotāju skaitu, kas saņem centralizētās notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumus, kā arī tiek ņemtas vērā demogrāfiskās izmaiņas, kas var ietekmēt šo vērtību. Sasniedzamā nacionālā rādītāja aprēķins notiek projekta līmenī. Tātad sākotnēji to nosaka pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, savukārt projekta noslēgumā rādītājs tiek pārrēķināts balstoties uz aktuālajiem datiem, un šis pārrēķins ir veicams līdz ar noslēguma maksājumu pieprasījumu iesniegšanu sadarbības iestādē Centrālajā finanšu līguma aģentūrā. Ja projekta īstenošanas laikā iedzīvotāju skaits aglomerācijā samazinās, kā tas iepriekš minēts, piemēram, demogrāfisko tendenču dēļ, kas ietekmē arī centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu saņēmēju skaitu, finansējuma saņēmējam ir jāsniedz sadarbības iestādē izvērtējums. Tajā jāpamato, kādā mērā iedzīvotāju skaita samazinājums ir saistīts ar pakalpojumu saņēmēju skaita izmaiņām. Būtiski, ka gan projekta iesniegšanas brīdī, gan arī tā noslēgumā iedzīvotāju skaita noteikšanai tiek izmantots viens un tas pats datu avots. Tas var būt, piemēram, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtā informācija no fizisko personu reģistra vai Centrālās statistikas pārvaldes oficiālās statistikas portālā publicētie dati. Un atbilstoši projekta iesniedzējiem, projekta iesniegumā jānorāda konkrētā teritorija, kuras iedzīvotājiem tiks uzlabota sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu efektivitāte, un tieši par šo teritoriju jāsniedz sasniedzamā nacionālā rādītāja vērtība. Vēlos šeit piebilst, pat ja projekta īstenošanas laikā aglomerācijas robežas tiek paplašinātas, rādītāja vērtība pirms noslēguma maksājuma veikšanas ir jānosaka atbilstoši šajā sākotnējā projekta iesniegumā pieteiktajai teritorijai. Turpinot par atbalstāmiem darbībām, uzsver, ka trešās atlases kārtas ietvaros plānots veikt ieguldījumus notekūdeņu apsaimniekošanas infrastruktūras attīstībā, uzlabojot gan attīrīšanas efektivitāti, palielinot, ja tas nepieciešams, notekūdeņu attīrīšanas sistēmu jaudu,
un samazinātu vides piesārņojuma riskus. Līdz ar to projektu ietveros var īstenot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanas un attīrīšanas efektivitātes uzlabošanas pasākumus. Un šīs darbības mērķis ir modernizēt esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, pilnveidojot tehnoloģiskos procesus un nodrošināt attīrīšanas kvalitāti gan Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, gan arī Eiropas Savienības, tostarp komunālo notekūdeņu direktīvas prasībām. Paredzēts, ka var atjaunot, pilnveidot arī atsevišķus iekārtu elementus, kā piemēram nostādinātājus, smilšu uztvērējus, aerācijas sistēmas, un arī citā veidā ir iespējams uzlabot šo iekārtu darbības efektivitāti. Tomēr būtiski, ka jaunu attīrīšanas iekārtu izbūve ir paredzama un iespējama tajos gadījumos, kad esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nav iespējams tehniski vai ekonomiski pamatoti pārbūvēt, un līdz ar to ir nepieciešams izstrādāt tehniski ekonomisko pamatojumu jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvei. Tāpat būtiska atbalstāmā darbība ir notekūdeņu, dūņu atūdeņošanas un apstrādes iekārtu izbūve. Šo darbību vēršot uz dūņu apsaimniekošanas procesa pilnveidi efektivitātes paaugstināšanu, vienlaikus nodrošinot ilgspējīgus risinājumus dūņu apstrādei. Tāpat darbību lokā ietilpst kanalizācijas sūkņu staciju izbūve, pārbūve un atjaunošana, lai nodrošinātu pietiekamu pārsūknēšanas jaudu. Tāpat nemazāk svarīgi ir arī centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu izbūve, pārbūve, atjaunošana, nevien iedzīvotāju pieslēgšanās šai centralizētās kanalizācijas sistēmai veicināšanai, bet arī vides piesārņojumu, piemēram, punktveida piesārņojumu risku mazināšanai. Šeit jāuzsver, ka centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu darbībām var paredzēt līdz 40% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Un papildus var īstenot arī spiedvadu izbūves, pārbūves, atjaunošanas darbības, it īpaši gadījumos, kad nepieciešams nodrošināt notekūdeņu attīrīšanas, šīs pievades un arī attīrīšanas centralizāciju. Ārpus projekta drīkst paredzēt izmaksas, kas tieši palīdz sasniegt projekta mērķi, bet ļoti svarīgi, lai visas darbības būtu pabeigtas un infrastruktūras objekti pilnībā funkcionējoši līdz noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas dienai sadarbības iestādē. Runājot par neatbalstāmajām darbībām, ir svarīgi uzsvērt, ka pasākuma ietveros investīcijas fokusētas uz notekūdeņu apsaimniekošanas infrastruktūras uzlabošanu. Tādēļ noteiktas darbības netiek atbalstītas, jo tās nenodrošina šī pasākuma mērķu izpildi. Pirmkārt, nav atbalstāma nekustamā īpašuma iegāde. Tāpat šī pasākuma un trešās atlases kārtas ietvaros netiek atbalstīta atkrituma apglabāšanas, pārstrādes vai sadedzināšanas infrastruktūras attīstība. Uzsveru, ka šajā atlases kārtā netiek atbalstīta notekūdeņu dūņu pārstrādes infrastruktūras attīstīšana, atkārtoti uzsverot un atgādinot, ka šī pasākuma ietvaros plānots investīcijas tieši dūņu apstrādes nodrošināšanai. Darbības, kas ir saistītas ar šo te notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības procesiem, vienlaikus neatbalstām ir piesārņoto vietu remediācija, sanācija, arī nav paredzēts finansējums enerģiju ražojošu iekārtu uzstādīšanai, nomaiņai, atjaunošanai un, visbeidzot, netiek atbalstīti ieguldījumi dzeramā ūdens ražošanas un piegādes infrastruktūra. Trešās atlases kārtas ietveros noteikti attiecināmo izmaksu veidi, kas atbilst mūsu pasākumu mērķim. Uzsveru, ka projektu iesniegumos neiekļauj neattiecināmās izmaksas. Un tātad pirmkārt attiecināmas ir izmaksas, kas saistītas ar
projekta sagatavošanu un īstenošanas dokumentāciju. Tas ietver gan projekta pamatojumu izstrādi, ietekmes uz vidi novērtējumu vai arī sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējumu, siltumnīca efekta gāzu emisiju aprēķinus, ja tas ir nepieciešams, tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi un arī tehnisko projektu un būvprojektu sagatavošanu. Tātad šīs dokumentācijas sagatavošanas izmaksu kopējais apjoms var veidot līdz 10% no projektā paredzētajām kopējām attiecināmajām izmaksām. Tāpat attiecināmas ir demontāžas un nojaukšanas izmaksas, ja tās ir tieši saistītas ar projekta darbību īstenošanu. Un šo darbu izmaksas var veidot līdz 10% no attiecīgo būvdarbu izmaksām. Protams, ka ir attiecināmas iekārtu tehnoloģisko risinājumu būvdarbu izmaksas, un tas ietver gan piegādes, gan pakalpojumu līgumus. Šeit ļoti svarīgi atcerēties, kā arī to minēja iepriekš, centralizētās kanalizācijas tīklu izbūves, pārbūves izmaksas var veidot ne vairāk kā 40% no kopējām attiecināmajām izmaksām, šādi nodrošinot, ka projektā īstenotās darbības ir visaptverošas jūsu ūdensaimniecības attīstībai. Tāpat projekta ietvaros var sekt komunikācijas, vizuālās identitātes pasākumu izmaksas līdz 1% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Un tās attiecas uz projekta publicitāti, sabiedrības informēšanu par ieguldījumu rezultātiem. Atbalstāmas ir izmaksas, kas saistītas ar horizontālā principa vienlīdzību, iekļaušanu, nediskrimināciju un pamatiesību ievērošanu, īstenošanu, kā arī pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ja tās nav atgūstamas saskaņā ar nodokļu normatīviem aktiem. Projektos ir iespēja paredzēt līdzekļus neparedzētiem gadījumiem vai rezerves izmaksas, lai nodrošinātu elastības aktu iespējams cenu svārstības. Neparedzēto izdevumu apjoms var būt līdz 5% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, un to izmantošanu nepieciešams saskaņot ar sadarbības iestādi. Alternatīvi var tikt plānotas arī rezerves izmaksas līdz 10% no būvniecības izmaksu kopsummas, bet tās var tikt plānotas, ja projektā ir paredzēta būvniecība un jūsu budžetā nav iekļauti neparedzētie izdevumi. Un turpinot par projektu iesniegumu sagatavošanu, īsumā vēlos arī iepazīstināt ar horizontālo principu prasību ievērošanu. Un, lai projekta iesniegums atbilstu horizontālā principa nenodarīt būtisku kaitējumu prasībām, ir ievērojami vairāki būtiski priekšnoteikumi. Pirmais ir zaļais publiskais iepirkums. Tas ir jāpiemēro, ja attiecas uz plānotajām darbībām. Un līdz ar to projekta iepirkumos šajos gadījumos ir jāpiemēro Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu numur 353 prasības. Sekojoši attiecībā uz būvniecības atkritumu apsaimniekošanu. Projekta iesniedzējiem, tātad jums ir jāapliecina, ka vismaz 70% no nebīstamiem būvgružiem un ēku nojaukšanas atkritumiem tiks sagatavoti atkārtotai izmantošanai, pārstrādei. Un tas attiecas arī uz bīstamām vai vidi degradējošām būvēm un iekārtām. Tāpat ir jāievēro prasības par dalītu atkritumu savākšanu un pārstrādi. Tāpat ļoti būtiski, ja tas ir attiecināms saskaņā ar projekta iesniegumā plānotajām darbībām, būvniecības laikā koku ciršana jāveic tikai ārpus šī būtņu izdošanas perioda, ievērojot Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu numur 309 prasības. Un tāpat jānodrošina esošo koku saglabāšana un jāievēro pašvaldības saistošie noteikumi vai vadlīnijas par koku aizsardzību.
Un tāpat, ja šīm projekta iesniegumā plānotajām darbībām nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums vai sākotnējais izvērtējums, projekta iesniegumā norādāms, ka projekta ietveros plānotajām darbībām tāds ir jāveic, tiek vai jau ir veikts. Projekta iesniegšanas brīdī var nebūt pabeigts ietekmes uz vidi novērtējums, bet tādā gadījumā vienošanās par projekta īstenošanu iekļaujams nosacījums, ka tas ir jāpabeidz līdz būvdarbu noslēgšanai, informējot sadarbības iestādi. Un projekta iesniedzējiem jums ir jānorāda esoša A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja, vai ir jāapliecina, ka atbilstoša atļauja vai grozījuma esošajā atļaujā tiks saņemta līdz tātad noslēguma maksājuma iesniegšanai. Turpinot par horizontālajiem principiem, nepieciešams ievērot arī horizontālo principu energoefektivitāte pirmajā vietā un klimata drošināšana. Tātad īpaša uzmanība jāvērš energoefektivitātei, ir veikts izvērtējums, kādas darbības projektā var nodrošināt enerģijas ietaupījumu, un tas ir veicams saskaņā ar projekta iesnieguma atlases nolikuma 1. pielikuma formu. Tātad, ja plānojot projektā paredzētās darbības, izvērtējumā jūs secināt, ka iespējams iekļaut darbības, kas nodrošina enerģijas ietaupījumu, tad arī projekta iesniegumā ir jānorāda skaidrojums ar secinājumu, kā arī sniedzama informācija par to, kuras darbības ir iekļautas projektā un attiecināmas uz enerģijas ietaupījuma nodrošināšanu. Bet, ja jūs šajā izvērtējumā secināt, ka projektā nav iespējams paredzēt tādas darbības, kas nodrošina enerģijas ietaupījumu, pārēju uz atjaunīgajiem energoresursiem un nav alternatīvu pasākumu, arī jānorāda pamatojums, ka nepastāv objektīvi apstākļi enerģijas ietaupījumam. Siltumnīca efekta gāzu emisiju ietaupījuma aprēķins ir veicams tikai tad, ja projekta ietvaros tiek plānota notekūdeņu, dūņu atūdeņošanas un apstrādes iekārtu izbūve, un šis aprēķins ir veicams pret situāciju, ja projekts netiktu īstenots, un tas arī ir aprakstīts atlases nolikuma 1. pielikumā. Šajā 1. pielikumā jūs tad arī varat iepazīties ar nosacījumiem emisiju ietaupījuma apjoma aprēķinam. Un jāizvērtē un projektā jāveic darbības, kas nodrošina atbilstību pielāgošanās klimata pārmaiņām aspektiem. Respektīvi, projekts jāplāno tā, lai infrastruktūra būtu noturīga pret klimata pārmaiņu radītajiem riskiem, izvērtējot, piemēram, spējus, ekstrēmus klimatiskos notikumus, karstuma viļņus, vēja brāzmas, lietus gāzes, un tad šiem riskiem paredzot novēršanas vai mazināšanas pasākumus. Papildus ir izvērtējami riski, kas atbilst attiecīgās pašvaldības 2. un 3. klimata risku klasē. Un arī, ja projekts tiek īstenots Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Latvijas plūdu riska un plūdu drauda kartē norādītajā plūdu riskam pakļautajā teritorijā, ir ietverami riska novēršanas un mazināšanas pasākumi. Un apkopojot, vēlos uzsvērt būtiskāko projekta iesniegumu sagatavošanā. Tātad viens no pamatnosacījumiem ir projekta dzīves cikls 30 gadi, respektīvi infrastruktūra ieguldījumi, kas tiek veikti projekta ietvaros, ir jāplāno, jāizvērtē tā, lai nodrošinātu infrastruktūras funkcionēšanu ilgtermiņā. Vēl viens būtisks nosacījums, atkārtoti uzsverot, projekta iesniegumā neiekļauj finansējumu nepiešķir pabeigtām darbībām. Respektīvi, finansējums tiek piešķirts tikai tām aktivitātēm, kuras tiek īstenotas projekta īstenošanas periodā. Tātad, ja infrastruktūra jau uzbūvēta un eksploatēta pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, tā nav atbalstāma. Tāpat jānodrošina, ka projektā neiestājas dubultais finansējums, nepārklājas šīs projektā plānotās aktivitātes ar citos valsts vai ārvalstu finanšu atbalsta instrumentos īstenotām aktivitātēm.
Attiecībā uz vides regulējumu atkārtot uzsveru, ka piesārņojošās darbības atļaujas grozījuma process var nebūt pabeigts uz projekta iesniegšanas brīdi, taču jānodrošina, ka visi nepieciešamie grozījumi atļaujā ir veikti līdz brīdim, kad tiek pieprasīts noslēguma maksājums. Un visbeidzot, pēc projekta pabeigšanas vismaz 5 gadus infrastruktūra jāizmanto atbilstoši tās izveides mērķim. Ceru, ka būs tapis skaidrāks par atbalstāmām darbībām, attiecināmajām izmaksām, un, protams, gaidīsim arī jūsu jautājumus, ja tādi ir radušies. Paldies, Ilva, par prezentāciju, izsmeļošo stāstījumu, un kamēr jūs jau redzat nelielu aptauju, ko jau es minēju ievada daļā, kamēr mana kolēģe to pievieno, lūdzu sniegt atbildi par jūsu, lai mēs saņemtu kādu atgriezenisko saiti. Un atgādinu vēl joprojām, ka iespēja ir uzdot jautājumus visiem webināra lektoriem, tāpēc aicinu tos piefiksēt, pievienot čatā vai piefiksēt, lai uzdotu tos mutiski webināra beigās. Došu jums nelielu laiku aptaujas aizpildīšanai, un Sarmīta ir pacēlusi roku. Lūdzu, Sarmīta. Jā, Sarmīta Lucāna, CFLA. Es gribēju pajautāt Ilvai, jūs pieminējāt par to, ka, ja iedzīvotāju skaits samazinās, tad finansējums saņēmējs sniedz aģentūra izvērtējumu un pamatojumu. Ņemot vērā, ka šī problēma mums ir iezīmējusies arī pagājušajā plānošanas periodā, ka iedzīvotāju skaits, diemžēl, samazinās sevišķi mazajās aglomerācijās. Varbūt, ka ministrija jau ir padomājusi, ieskicējusi kaut kādas robežas, sākot no kurām mēs šo saskaņojumu un izskatīšanu veicam. Piemēram, ja iedzīvotāji samazinās 10% vai kaut kā tā, jo citādi grūti novērtēt. Dažu iedzīvotāju samazināšanas dēļ jau, protams, nebūtu liederīgi saņēmējam mums sniegt pamatojumu un mums atkal izskatīt. Paldies! Jā, Sarmīta, paldies par jautājumu, paldies par komentāriem. Šobrīd neesam noteikuši konkrētu robežu, konkrētu apjomu, kurā tad nebūtu nepieciešams izvērtēt, bet mēs noteikti jau tagad saulaicīgi sāksim apsvērt, kādas būtu iespējas projektus noslēdzot un šos noslēguma maksājumu pieprasījumus iesniedzot jums, Centrālajai finanšu līguma aģentūrai. Paldies, Ilva, paldies, Sarmīta, par jautājumu un pievienotajiem komentāriem. Pateicos arī jums par jūsu sniegto atgriezenisko saiti. Un turpinājumā es jums pastāstīšu par projekta iesnieguma sagatavošanu un vērtēšanas kārtību. Dalos ar prezentāciju. Un īsts ieskats prezentācijas saturā. Vispirms pastāstīšu atlases procesu un plānoto laika grafiku, lai skaidri redzētu, kādos termiņos iecerēts iekļauties. Tad pievērsīšu uzmanību projekta iesnieguma sagatavošanai, pastāstīšu, kādi dokumenti nepieciešami un kur tie ir atrodami, lai sagatavošanās būtu pēc iespējas pārskatāmāka un sakārtota. Pavisam īsi pastāstīšu par kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu, jeb KPVIS, e-vide vai projektu portāls. Turmāk prezentācijā gan to saukšu par projektu portālu. Pastāstīšu par tā sadaļām un to, kā sagatavot projektu iesniegumu. Pēc tam par vērtēšanas kārtību un kritērijiem. Mans mērķis ir jums sniegt priekšstatu par to, ko no iesniedzējiem sagaidām un pēc kādiem kritērijiem projektu vērtēsim.
Tātad sākam ar atlases posmu ar 3. kārtas laika grafiku. Atlase jau ir izsludināta 22. oktobrī, un tā būs atvērta līdz 2026. gada 2. martam. Šajā laikā projektu portālā aicinam iesniegt jūsu projektu iesniegumus. Pēc iesniegšanas beigām aģentūra veiks projektu iesniegumu vērtēšanu un 3 mēnešu laikā pieņems lēmumu par projektu iesniegumu apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu. Ja projekta iesniegums tiek apstiprināts un nav nepieciešami tehniski precizējumi, tad jau no nākamās dienas var sākt līguma vai vienošanās par projekta īstenošanas slēgšanu. Savukārt, ja projekts tiek apstiprināts ar nosacījumu, tātad nepieciešami saturiski precizējumi, projekta iesniedzējiem ir 1 mēnesis, lai precizētu iesniegumu atbilstoši izvirzītajiem nosacījumiem un atkārtot iesniegtu aģentūrā. Precizēto projektu iesniegumu izvērtēšana plānota 3 mēnešu laikā, taču, kā grafikā norādīts, norāda vārdiņš līdz, iespēju robežās centīsimies to izdarīt ātrāk. Pēc lēmuma par nosacījumu izpildi pieņemšanas līguma vai vienošanās par projektu īstenošanas slēgšana plānota sākot ar 2026. gada 6. oktobri vai arī nākamajā dienā pēc aģentūras atzinuma izdošanas. Tātad, ņemot vērā visus šos posmus, maksimālais termiņš visu projektu iesniegumu atlasei ir 2026. gada 5. oktobris. Visa nepieciešamā informācija projekta iesnieguma sagatavošanai ir pieejama CFLA tīmekļa vietnē. Saite redzama slaida augšējā daļā. Iesaku šo saiti saglabāt, lai turpmāk ātri piekļūtu visai atlases informācijai. Jūs tajā varat atrast gan termiņus, gan atlases dokumentāciju, gan saiti uz 2025. gada 22. jūlija ministru kabineta noteikumiem numur 47, kurus turpmāk prezentācijā saukšu par SAM MK noteikumiem, un kontaktu informāciju, ja rodas jautājumi projekta sagatavošanas procesā. Papildus, kā jau ievadā minēju, pēc webināra būs pieejams ieraksts, prezentācijas materiāli un atbildes uz jautājumiem, lai jūs jebkurā brīdī varētu atsaukties uz šo informāciju. Tātad par to, kā sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu. Projekta iesniegumu sagatavo un iesniedz projekta portālā. Tas nozīmē, ka aizpilda norādītos laukus un pievieno nepieciešamos dokumentus. Gan tos, kas minēti atlases nolikumā un ir tieši attiecināmi uz jūsu projektu, gan citi dokumenti, kas jūsuprāt varētu būt noderīgi projekta vērtēšanai. Svarīgi ir atcerēties, ka iesniegšanas termiņš ir 2026. gada 2. marts, 23:59. Pēc šī laika iesniegums vairs nebūs iespējams, tāpēc aicinu gatavoties laikus un negaidīt pēdējo nedēļu. Kā arī, lai atvieglotu jūsu darbu un samazinātu meklēšanas laiku, šajā slaidā vienu vietu esmu norādījusi arī dažas noderīgas saites. Lūdzu, pievērsiet uzmanību un izmantojiet. Un pats projektu portāls. Pievērsiet uzmanību, ka projektu portāla sākuma lapa 2021-2027 periodam izskatās šādi. Dominē tumši zila krāsa. Saite uz projektu portālu ir atrodama CFLA mājaslapā vai atlases tīmekļa vietnē vai spiežot uz aktīvām saitēm šajā slaidā. Ja gadījumā vēl neesat projekta portāla vides lietotājs, tad visa informācija soli pa solim ir pieejama šajā prezentācijā, kā arī CFLA YouTube kanālā vai CFLA tīmekļa vietnē. Sekojiet pievienotajām saitēm. Kā jau iepriekšējā saitē minēju, ka projekta portāla dominējošā krāsa šobrīd ir tumši zila, tāpēc jāpiebilst, ka ir pieejamas 2 KPVis e-vides. Ja esat 2014-2020 gada plānošanas perioda KPVis e-vidē, tad augšējā labajā stūrītī jāpārslēdz uz KPVis 2021-2027. Ja nav iespējas pārslēgt,
tad jānoslēdz līgums par KPVIS 2021-27 informācijas sistēmas izmantošanu. Kad iegūtas projekta portāla lietotāja tiesības, ķeramies klāt projekta iesnieguma sagatavošanai, sekojiet slaidā norādītajiem soļiem un izveidojiet jaunu projekta iesniegumu. Projekta iesnieguma kopsavilkums izskatās šādi. Vēršu jūsu uzmanību uz mazajiem lietotāju palīgiem, jautājuma zīmītes, tajās iekļauta projekta iesnieguma aizpildīšanas metodika. Metodika vairs nav pieejama kā atlases nolikuma pielikums, bet ir integrēta projekta portālā pie atbilstošās sadaļas. Nospiežot uz jautājuma zīmes ekrāna labajā stūrī, parādīsies paziņojuma loks ar informāciju par datu lauka aizpildīšanu. Aicinu izmantot, kā arī kontroles poga, kontroles loks, atlikušais laiks līdz iesniegšanai, ikona printeris nodrošina iespēju izveidot drukas versiju un projekta iesniegumu saglabāt datorā un pēc tam savstarpēji ar viņu dalīties, kā arī rediģēt datorā. Tikai ņemiet vērā, ka tas nav sasaistīts ar projektu portālu un rediģētais dokuments neielasīsies automātiski, izmaiņas neielasīsies projekta iesniegumā projekta portālā. Kā arī zīmju skaita kontrole norāda pieļaujamo zīmju skaitu, aicinu sekot šim līdzi, lai nerastos situācija, kā daļa no ievadītās informācijas netiek saglabāta. Tālāk ķeramies klāt pie projekta iesnieguma sadaļām. Tātad sadaļa darbības, izmantojot funkciju pārvaldīt, izvēlas projekta darbības no pasākuma definētajām darbībām, kuras jau uzskaitīja Ilva iepriekšējā prezentācijā, un veicam atzīmi izvēlēties. Izveidotajām darbībām aizpildam apakšsadaļu rādītāji, apakšsadaļu īstenošanas grafiks un apakšsadaļu horizontālie principi, kā arī rezultāti. Apakšsadaļa budžeta pozīcijas ielasās automātiski no sadaļas budžeta kopsavilkums. Projekta darbībām jābūt atbilstošām SAMEMK noteikumu 27. punktam, tātad tās jau uzskatīja Ilva savā prezentācijā, atbilstošām notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju plānam vai upju baseinu apsaimniekošanas plūdu riska pārvaldības plānam, precīzi definētām un reāli sasniedzamu rezultātu, darbības aprakstā pamatotām, sasaistītām ar laika grafiku un piesaistītiem projekta rādītājiem un budžeta pozīcijām. Ja projekta darbības aprakstā, sekojot 1, 2 un 3, tātad, ja mēs atveram aprakstu, tad aprakstā pamato projekta darbību atbilstību, kā jau minēju, notekūdeņu apsaimniekošanu investīciju plānam vai aglomerācijai atbilstošo upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plūdu riska pārvaldības plānam. Ja projekta darbības īstenošana ir uzsākta pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai darbības plānots uzsākt pēc projekta iesnieguma iesniegšanas, bet pirms līguma par projekta īstenošanas slēgšanas norāda informāciju par aktivitātēm, kas veiktas pirms līguma slēgšanas un to uzsākšanas datumu. Ja izsludināts iepirkums norāda iepirkuma tīmekļa vietnes adresi. Būtiska projekta iesnieguma sadaļa ir budžeta kopsavilkums. Atceramies, ka katrai budžeta pozīcijai ir jāpiesaista projekta darbība, un katrai darbībai ir jābūt piesaistītai budžeta pozīcijai. Augstāk esmu uzskaitījusi kuriem SAMEMK noteikumiem plāno attiecināmās izmaksas. Vēršu uzmanību, ka projekta izmaksas par projekta darbību īstenošanu ir attiecināmas no 2025. gada 1. janvāra, ko arī minēja mana kolēģe Ilva iepriekšējā prezentācijā, kā arī aicinu pievērst uzmanību
ka zem jautājuma zīmītēm atradīsiet informāciju par izmaksu pozīcijas atbilstību SamMK noteikumiem un izmaksu pozīcijām noteiktos apjomu ierobežojumus. Šos apjomu ierobežojumus arī uzskaitīja Ilva savā prezentācijā. Un tā turpina aizpildīt visu projekta iesniegumu, sadaļu datu laukus, vadoties pēc projekta portāla mazo palīgu norādēm. Un nonāk līdz projekta iesnieguma sadaļai pielikumi, kas sastāv no obligātajiem pielikumiem un papildu pielikumiem. Jābūt pievienotiem visiem uzskaitītajiem obligātajiem pielikumiem. Ja kāds obligātais pielikums nav pievienots, sistēma projekta iesniegumu iesniegt neļaus. Un papildu pielikumi ir tādi, kuri attiecas uz jūsu konkrēto projekta iesniegumu. Tad aizpildītas visas projekta iesnieguma sadaļas un to datu lauki aizpildāma sadaļa apliecinājumi. Apliecinājumi ir arī iedalās divās grupās - obligātie un, ja attiecināms, pēc tāda paša principa kā sadaļa pielikumi, arī, ja nav apliecināti visi obligātie apliecinājumi, sistēma neļaus iesniegt projekta iesniegumu, un jūs nevarēsiet virzīties tālāk. Tad, kad projekta iesniegums ir iesniegts, sākam projekta vērtēšanu. Par projekta iesnieguma vērtēšanas kārtību tā notiek vairākos posmos. Par šiem posmiem un kritērijiem pastāstīšu turpmākajos slaidos. Tieši šis slaids vairāk ieskatam, pie tā nekavēšos. Jūs pie šī slaida varat atgriezties un to izpētīt jums ērtā laikā un tempā. Tātad pirmā vērtēšanas posmā projektam jāatbilst diviem kritērijiem. Pirmais ir specifiskās atbilstības kritērijs, kurā ir jāsaņem vērtējums. Šis ir tieši tiek pārbaudīta aglomerācija, atbilstība aglomerācijai. Saiti uz aglomerāciju sarakstu es jums pievienoju jau čatiņā. Otrais ir kvalitātes kritērijs 4.4, kas apliecina darbību atbilstību SamMK noteikumiem. Ja kādā no šiem kritērijiem prasības nav izpildītas, vērtēšanu neturpina un projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidāmu. Otrajā vērtēšanas posmā projektam jāatbilst diviem kritērijiem. Pirmais ir vienotais izvēles kritērijs 2.1. Svarīgi, ka sadaļā apliecinājumi obligāti ir pievienots apliecinājums, ka projekta iesniedzējs neatbilst grūtībās nonākuša saimnieciskā darbība veicēja pazīmēm. Detalizētāk par šī kritērija vērtēšanu pastāstīs mana kolēģe no valsts atbalsta nodaļas. Tātad šajā 2.1 kritērijā ir jāsaņem vērtējums jā. Ja saņem vērtējumu nē, vērtēšanu neturpina un projekta iesniegums ir noraidāms. Otrais ir kvalitātes kritērijs 4.5, kurā tiek vērtēta projekta gatavības pakāpe vismaz vienai no projektā paredzamajām darbībām. Svarīgi pieminēt, ka kritērija 4.5 neatbilstība projektiem nenozīmē automātisku noraidīšanu. Lēmumā tiek iekļauts nosacījums, ka ar precizēto projektu iesniegumu jānodrošina atbilstība kritērija minimālajām prasībām. Un, ja pēc precizējuma veikšanas minimālais vērtējums netiek sasniegts, projekta iesniegums ir noraidīts. Šeit gan svarīgi arī atcerēties, ka aģentūra projekta gatavību fiksē uz projekta iesniegumu atlases pēdējo dienu. Turpina projekta iesniegumu vērtēšanu kvalitātes kritērijiem, kas projektam dod iespēju saņemt papildus punktus. Lai saņemtu papildus punktus, kur attiecināms, projekta iesniegumam jābūt pievienotam atbilstoši formai, atbilstoši atlases nolikuma pirmā pielikuma formai, aizpildītam šim te pirmajam pielikumam. Tātad kritērija vērtējums 4.1
iespēja saņemt līdz 3 papildu punktiem, ir jābūt pievienotam pirmajam pielikumam ar aizpildītu pirmo sadaļu. 4.2 kritērijs, iespēja saņemt līdz papildu 6 punktiem, un projekta iesniegumam ir pievienots pirmais pielikums ar aizpildītu otro sadaļu. Tāpat kritērijs 4.3, iespējams saņemt papildu 1 punktu, un ir jābūt pievienotam pielikumam ar aizpildītu 3. sadaļu. Kritērijs 4.6, iespējams papildu 1 punkts, un to ir iespējams saņemt, ja projektā paredzēta centralizēto kanalizācijas tīklu izbūve, pārbūve vai atjaunošana. Saites uz visiem pieminētajiem dokumentiem un vietnēm pieejamas atlases nolikuma pirmajā pielikumā pie attiecīgās sadaļas. Vēl vēlos vērst jūsu uzmanību, ka tad, kad jūs aizpildīsiet sadaļu darbības, pirmajā pielikumā minēto informāciju nevajag dublēt vai kopēt darbības aprakstā, vienkārši var atsaukties uz pielikumā pievienoto informāciju. Pēc kvalitātes kritēriju vērtēšanas vērtē atbilstību pārējiem kritērijiem. Šeit es gan neizskatīšu katru kritēriju, jo to vērtēšanas kārtība ir noteikta atlases nolikuma 4. pielikumā, bet vēlos izcelt kritērijus, kuriem, gatavojot projektu iesniegumu, jāpievērš vairāk uzmanības. Slaidos pie katra kritērija pievienoju iesniedzamos pielikumus, apliecinājumus, aizpildāmās darbības un citu svarīgu informāciju. Aicinu savērtā laikā un tempā izskatīt un izmantot. Tātad slēdzos pie kritērija 1.1. Šeit tiek vērtēta projekta iesniedzēja atbilstība, īstenošanas laika atbilstība un obligātie un attiecināmie pielikumi. Kā jau teicu, visus kritērijus neiztirzāšu, bet viņi ir iekļauti slaidos. Kritērijs 1.4. Tajā vērtē, vai ir aizpildīta sadaļa projekta saturiskā saistība ar citiem projektiem, un sadaļā apliecinājumi pievienots obligāts apliecinājums par dubultā finansējuma neesību. Un ir obligātais pielikums par saņemto un plānoto kumulāciju, kas atbilst atlases nolikuma 3. pielikuma formai. Kritēriju 1.6. Tajā mēs pārbaudam izmaksu attiecināmību, vai tās ir lietderīgas un saistītas ar projektu īstenošanu, nodrošina projekta mērķu sasniegšana. Te spēlē gan obligātie pielikumi, gan pamatojums izmaksu apmēram. Šeit jāpievērš uzmanība Ilvas prezentācijā minētajiem izmaksu apmēru ierobežojumiem. Informācija par šiem ierobežojumiem arī ir norādīta sadaļā budžetu kopsavilkums pie budžeta pozīciju nosaukumiem zem mazās jautājuma zīmītes. Kritērijā 1.9 vērtējam projekta darbības un sagaidāmos rezultātus, tātad skatām, vai projekta darbības aprakstā ir pievienoti visi iepriekš minētie pamatojumi. Un ļoti svarīgs kritērijs ir 1.10, kurā ir noteikti 2 obligātie pielikumi, tātad viens no atlases nolikuma 5.1, 5.2 vai 5.3 punktā minētajiem pielikumiem, tātad pakalpojumu līgums, pārvaldes lēmums vai pašvaldības saistošie noteikumi. Tad ir šiem te pielikumiem ir jāatbilst attiecīgajiem ministru kabineta SAM MK noteikumu punktiem, lūgums pārskatīt un aktualizēt dokumentus pirms pievienošanas projekta iesniegumam, lai šis te dokuments atbilst SAM MK noteikumos noteiktajam. Otrs obligātais pielikums šajā kritērijā ir VTNP pilnvarojuma uzlicēja, tātad pašvaldības apliecinājums, kas atbilst atlases nolikuma 2. pielikuma formai.
kritērijs 1.11 par nenodarīt būtisku kaitējumu. Par šo savā prezentācijā jau pastāstīja Ilva. Kritērijs 1.12 un 1.13 arī jūs iepazīstināja ar šiem abiem te kritērijiem un horizontāliem principiem savā prezentācijā Ilva. Pie kritērija 1.14 horizontālā principa vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamatiesību ievērošana, ko mēs saīsinām kā HPVINPI, detalizētu informāciju sniegs jums kolēģi no Labklājības ministrijas savā prezentācijā webinārā tālāk. Tad, kad ir izvērtēti vienotie kritēriji, vērtējam specifiskos atbilstības kritērijus, tātad kritērijā 3.2 vērtēsim projekta paredzēto darbību atbilstību jau vairāk kārt pieminētajiem plāniem, tātad notekūdeņu apsaimniekošanas investīcijas plāns vai upju baseinu apsaimniekošanas pludu riska pārvaldības plāns, kā arī kritērijā 3.3 skatīsim, vai projekta īstenošanas laikā un SAMMK noteikumos noteiktajā periodā nekustamais īpašums, kurā tiks veiktas projektā paredzētās darbības, ir projekta iesniedzēja īpašumā. Un, ja attiecināms projektā iesaistītajam cita īpašnieka zemes gabalam, ir noteikts apgrūtinājums. Šeit ir arī uzskaitīti attiecināmie apliecinājumi, tātad visi nav jāatzīmē, pievēršam uzmanību vai vārdiņam, un pielikumi, ja attiecināmi. Visi prezentācijā pieminētie pielikumi ir uzskaitīti un sīkāk aprakstīti atlases nolikuma 5. punktā. Paldies par uzmanību, kamēr mana kolēģe liek prezentāciju, jautājumus, pūlīšus. Es vēl joprojām aicinu pievienot jautājumus čata sadaļā, vai arī tos piefiksēt un uzdot vēlāk. Dodu jums nedaudz laiku, lai jūs varētu atbildēt uz šo vienu ekspresu jautājumu, un aicinu gatavoties manu kolēģi Ilzi no valsts atbalsta nodaļas pastāstīt mums par atvainojos, pazuda, grūtībās nonākušu uzņēmuma pazīmēm, un viņa uzreiz var pārslēgties, netaisot pauzīti par pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi. Lūdzu, Ilze, vārds tev. Tā, tūlīt es uzlikšu savu prezentāciju vienu mazu mirklīti. Vai Ilzē ir radušās Tā, viss tehniskas? kārtībā, es lieku prezentāciju. Tā, redzam? Jā. Tātad par grūtībās nonākuša uzņēmumā, kā novērtēt, vai uzņēmums ir grūtībās nonācis. Tātad
prasības, kas nosaka, kāpēc mēs šo vispār pārbaudam, tātad tas ir minēts šo MK noteikumu, kas ir attiecās uz šo SAM 2211. MK noteikuma 18. punktā, tātad ir norādīts, ka atbalsta pretendents nevar pretendēt uz atbalstu, ja viņš ir GNU. Es ētības labad lietošu šo saīsinājumu GNU. Es domāju, ka visi sapratīs, tātad no grūtībās nonākušā uzņēmuma šis saīsinājums ir, ja? Tātad GNU pārbaudi mēs veicam tāpēc, ka tiek piešķirts finansējums saskaņā tātad ar šo Eiropas komisijas lēmumu, ko mēs arī saucam par VTNP lēmumu. Un tālāk par GNU pazīmēm, kā mēs viņas vērtējam, tās ir nodefinētas komisijas regulas numur 651, 2014, 2. panta, 18. punktā. Un pēc šiem nosacījumiem mēs arī vadamies. Tātad, kas tad ir grūtībās nonācis uzņēmums? Tas ir tāds uzņēmums, attiecībā uz kuru pastāv vismaz viena no šādām situācijām. Tātad ir uzkrāto zaudējumu dēļ ir sudusi vairāk nekā pusi no tās parakstītā kapitāla. Uzņēmumam tiek piemērota kolektīvas maksātnespējas procedūra, vai tas atbilst savas valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērot kolektīvu maksātnespējas procedūru. Uzņēmums ir saņēmis glābšanas atbalstu un vēl nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju, vai ir saņēmis pārstruktūrēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstruktūrēšanas plāns. Un attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav mazs vai vidējs, tātad, kas ir liels uzņēmums pēdējos 2 gadus, vēl skatās uzņēmuma parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību, attiecību, vai tā nav pārsniegusi šo koeficientu 7,5, kā arī skatāmies uzņēmuma procentu sekuma attiecību, kas rēķināta pēc EBITDA, vai tā nav bijusi mazāka par 1,0. Jā, šis ir grāmatvedīskais aprēķins, un arī šie visi aprēķini un skaidrojums ir arī ietverts mūsu CFLA sagatavotajās vadlīnijās, kur šeit ir saite, ko jūs vēlāk varat arī uzklikšķināt un atvērt, un arī vai vienkārši skatīties CFLA metodika, un tad jūs atradīsiet. Un tur arī ir pa punktiem aprakstīts, kā tad mēs veicam šo aprēķinu, lai jums arī būtu to vienkārši izdarīt, pārbaudīt. Jā, kas ir svarīgi piebilst, kad šeit jums atkrīt tā vērtēšana, vai es esat mazs vai vidējs uzņēmums, jo šeit tiek piesakās tātad pašvaldību kapitāla sabiedrības vai pašvaldības, un pašvaldību kapitāla sabiedrību gadījumā uzņēmums ir lielais, jo viņam, jo šī uzņēmuma Ja šim uzņēmumam vismaz 25% pieder publiskai personai, tātad šeit sākot ir no 50%, tad šis uzņēmums ir lielais. Tātad kādas varbūt situācijas, gan pazīmes mēs vērtējam individuāli, gan pašam uzņēmumam, tātad kapitāla sabiedrībai vai tā saistīto uzņēmumu grupai. Un tātad, ja uzņēmuma vairākums kapitāla daļa pieder pašvaldībai, tad saistīto uzņēmumu grupā ietilps pati pašvaldība, kurai pārbauda, vai tā neatrodās stabilizācijas procesā, un pārējie uzņēmumi, kuri pieder pašvaldībai, sākot ar 50% kapitāla daļu, tātad tā ir tā grupa. Un, ja šim uzņēmumam ir meitas uzņēmumi, tad arī tie ietilps saistīto uzņēmumu grupā. Un otrs gadījums, ka tātad, kad ir uzņēmums, kuram vairāk kapitāla daļa pieder citam uzņēmumam, tad šeit saistīta uzņēmuma grupa veidojas tālāk caur šo uzņēmumu, un tad mēs tātad analizējam tās pašas pazīmes, kādas attiecās uz GNU, un arī kā mēs, tiek noteikti tie saistītie uzņēmumi. Šeit ir tieši tāpat, kad ir šie vai no 50% kapitāla daļas. Tas ir viss šeit aprakstīts šīs regulas 1. pielikuma 3. panta 3. punkta saistīto uzņēmumu pazīmes. Tātad vai arī ir citas iespējas uzņēmumam īstenot izšķirošu ietekmi citai uzņēmumā, tad tādā gadījumā arī šis uzņēmums ieiet šajā saistīto uzņēmumu grupā.
Vai arī vēl saistītie uzņēmumi veidojas arī caur fiziskām personām, ja tām piedara kapitāla daļas citos uzņēmumos, sākot ar 50%. Kas attiec uz partneru uzņēmumiem, tātad tiem, kam ir zem 50%, tiem GNU aprēķinu neveic. Tur ir izmantot tikai tos rādītājus, kas ir MVK kategorijas noteikšanai. Tā, GNU vērtēšanas brīdis un izmantojamie dati. Tātad GNU pazīmes mēs vērtējam uz projekta iesniegšanas brīdi un uz projekta iesnieguma apstiprināšanas brīdi. GNU pazīmes tiek vērtēts izmantojot finanšu datus pēdējos apstiprinātajos gada pārskatos, kas iesniegti, ievērojot gada pārskata likumā noteiktos termiņus. Tas nozīmē, ka šobrīd ir jābūt 24. gadā pārskatiem visiem pieejamiem. Tātad tas ir svarīgi, ka visiem šie saistītās grupas uzņēmumiem ir jābūt pieejamiem gada pārskatiem. Gadījumā, ja informācija nav publiski pieejama, tai jābūt pievienotai pie projekta iesnieguma. Šis vairāk attiecas uz ārvalstu uzņēmumiem, jo uz Latvijas uzņēmumiem šiem gada pārskatiem ir jābūt pieejamiem Wordsoftā. Tā, kā rīkoties, ja pēc pēdējā gada pārskata uzņēmums ir GNU, bet 25. gada, tātad šī tekošā gada laikā finanšu situācija ir uzlabojusies. Tad ir jāiesniedz operatīvais starpperiodu pārskats, kas ir ne vecāks kā 1 mēnesis uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu, un kuru ir apstiprinājis zvērināts revidents, un kurš tiek iesniegts kopā ar projekta iesniegumu. Un, ja ir palielināts pamatkapitāls, ir jāiesniedz informācija par pamatkapitāla palielināšanu. Tātad tas, laikam, grāmatiski saucās parakstīts pamatkapitāls, kuru vērtē kompleksi kopā ar zvērinātu revidentu apstiprinātu operatīvo starpperioda pārskatu. Tātad, ja GNU pazīmes ir tikai kādam no grupas uzņēmumiem, kas neietekmē kopējo grupas rādītāju, tad operatīvais finanšu pārskats nav jāgatavo. Tas ir, tas attiecas tad, ja kāds no tā, kas ietilps grupā, bet tā pati grupa nevar būt GNU un nevar būt GNU arī projekta iesniedzējs. Tātad, kādās situācijās ir projekts tiks noraidīts, ja būs šis GNU kritērijs netiks izpildīts. Tātad projekta iesniedzējs vai tā saistīto uzņēmumu grupa, summējot datus, atbildīs kaut vienai no GNU pazīmēm. Nav pieejama finanšu informācija par pēdējo apstiprināto gada pārskatu, atbilstoši normatīvu aktu prasībām. Tātad tas attiecas ne tikai uz atbalsta pretendentu, bet arī uz visiem tam saistītajiem uzņēmumiem, arī ārvalstu uzņēmumiem. Un tātad arī, ja, teiksim, ir iestājies šis gadījums, kad būtu jāiesniedz šis operatīvais finanšu pārskats, bet tāds nav bijis iesniegts, arī tad, ja tas... ja tas būtu bijis jāiesniedz, un viņš nav iesniegts. Tā. Jā. Par GNU, par grūtībās nonākušu uzņēmumā pazīmēm, tas būtu viss šajā prezentācijā. Droši, ja jums ir kādi jautājumi, vērtējot uzņēmumus, varat mums rakstīt, varat arī konsultēties, zvanīt. Prezentācijas sākumā ir e-pasts, var arī tālruni atrast. Jā. Ja ir kādi jautājumi, droši vērsieties. Tā, kā es daru? Es lieku arī uzreiz nākamo prezentāciju. Jā, paldies Ilze par šo prezentāciju. Uzreiz pārslēdzies uz nākošo prezentāciju. Tā, un tagad pastāstīšu jums par galvenajiem aspektiem, kas jāievēro sniedzot šo vispārējais tautsēmniecības nozīmes pakalpojumu. Tātad, kāds ir šis normatīvais regulējums? Atkal sāksim ar normatīvo regulējumu VTNP jomā. Tātad ir šis VTNP lēmums, kuram ir šis
garais nosaukums. Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmums par līgumu par Eiropas Savienības darbību. 106. pānta 2. punkta piemērošana valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojums ar vispārēju tautsēmniecisku nozīmi. Šis tātad ir tas galvenais dokuments, ar kuru arī mēs strādājam, ir Eiropas Savienības nostādnes par valsts atbalstu, kur ir vairāk paskaidrots, kas ir ietverts tātad šajā virsdokumentā, un arī ir komisijas 12. gada 11. janvāra paziņojums. Arī šeit tiek skaidroti vairāk būtiski jēdzieni VTNP jomā, un ja ir kāds neskaidrības, noteikti var atrast arī informāciju, kā arī ir Eiropas komisijas rokas grāmata, kā skaidrojuši materiāls. Un šeit ir arī pieejama saite uz šo rokas grāmatu. Bet lielākā daļa jau no tā, kas attiecas uz šo konkrēto mūsu gadījumu, ir jau ietverts arī MK noteikumos. Un šeit jums prezentācijā es pastāstīšu par to, kādam ir jāizskatās arī šim līgumam. Attiecībā, kāds tiek slēgts par šī pakalpojuma sniegšanu. MK noteikumi tātad paredz, ka var būt pakalpojuma līgums, var būt pārvaldes lēmums, var būt saistošie noteikumi. Un MK noteikumos arī ir norādītas, kādiem punktiem ir jābūt noteikti ietvertiem šajā līgumā. Tātad jābūt norādītiem konkrētiem sniedzamajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, kādam ir jābūt tehniskam aprīkojumam un kādā veidā tas ir jānodrošina, lai tas tiktu arī uzturēt labā stāvoklī un tas caur to varētu sniegt šo pakalpojumu. Tātad pilnvarojuma termiņš, kurš ir no 5 līdz 10 gadiem, un šo termiņu ir iespējams pagarināt. Tā pagarināšana ir iespējama arī, kad noslēdz citu līgumu, vai ja abas puses ir apmierinātas, tas līgums tiek pagarināts arī ar vienošanos papildus, tas ir tālāk ir pēc pušu interesēm, bet šobrīd sākotnējais līgums ir termiņš no 5 līdz 10 gadiem, nevar būt mazāks par 5 un garāks par 10 gadiem. Tātad pakalpojums sniedzējs un pakalpojums sniegšanas teritorija, kurā vietā tiek sniegts šis pakalpojums, piešķirtās ekskluzīvās vai īpašās tiesības, kā arī aprakstam, jābūt ietvertam aprakstam, kādā veidā tiek noteikta šī atlīdzība, kā tas tiek aprēķināts, kā tas tiek pārskatīts un kā tiek veiktas kontroles, kā arī pasākumi kompensācijas maksājuma pārmaksas novēršanai un atmaksāšanai, kā arī jābūt šī atsaucēji uz šo VTNP lēmumu. Lielākoties es domāju, ka šī webināra dalībnieki gan jau ir saskārušies ar šādu līgumu un arī zina šos nosacījumus. Līdz ar to šis ir vēl tāds, tikai kā atgādinājums. Bet, ja arī par šo ir jautājumi, droši rakstiet mums un tad mēs izrunāsim. Tātad, ja šo VTNP pakalpojumu sniegs pašvaldība vai tās iestāde, tad ir jābūt pārvaldes lēmumam. Un tas arī noteikts MK noteikumos, un šeit ir arī tās saturs. Tātad pārvaldes lēmumā ir jābūt arī norādītiem konkrētiem sniedzamiem pakalpojumiem, teritorijai, maksai par pakalpojumu sniegšanu, arī sniedzējs, arī kurš ir sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs, un arī periods, kas nav īsāks par 5 gadiem un nepārsniedz 10 gadus termiņš, tātad ir tas pats, un tieši tāpat ir jābūt atsaucēji uz šo VTNP lēmumu. Tā saistošie noteikumi ir tādā gadījumā, ja tātad šo pakalpojumu sniegs pašvaldības aģentūra. Lielākoties viņi ir gandrīz identiski šie saistošie noteikumi saturs, kas attiecas tieši uz VTNP lēmumu ir identiskā pakalpojuma līgumam. Arī šeit ir nepieciešams tas pats konkrētai skaidrībai, kas tiek sniegts, kā tiek sniegts sniegšanas teritorija, kā tiek noteikta samaksa, kā tiek noteikta aprēķināta pārkompensācijas kontrole un arī termiņš, kas nav īsāks par 5 un nepārsniedz 10 gadus, kā arī šī atsauce uz šo lēmumu. Šobrīd vēl šī atsauce uz lēmumu ir svarīga, tādēļ arī pasakot līdzi, lai viņa kaut kur nepazūd no līgumiem.
Tā, ekskluzīvās vai īpašās tiesības, tātad, kā mēs redzējām pakalpojumu līgumā, ir šī prasība, ir jānorāda, vai ekskluzīvas vai īpašas pēc savas būtības ir šīs tiesības pakalpojums sniedzējiem sniegt šo pakalpojumu. Un šeit ir skaidrojums, tātad ekskluzīvas tās ir tiesības, tad, ja tas ir kādam vienam uzņēmumam konkrētā teritorijā, un īpašās tās arī ir tā, ka tas var būt arī vairākiem uzņēmumiem kādā vienā konkrētā teritorijā. Un, jā, pietiek, ja norāda tātad ekskluzīvās vai īpašās, vai arī, ja nerodāda ekskluzīvās vai īpašā, tad var aprakstīt, kādā veidā tad var izsacināt, kādas tās tiesības ir. Tā, un šeit ir par atlīdzības noteikšanu un pārkompensācijas kontroli. Šis ir arī ieteikums, ko var ietvert līgumos, lai būtu nepārprotams skaidrs, kad abas puses saprot, kādā veidā tiks veiktas pārbaudes un pārkompensācijas kontroles. Ar šo nosacījumu arī jau lielākā daļa webināra dalībnieki ir pazīstami. Tā, paldies par uzmanību arī šeit, ja ir kādi jautājumi, droši. Tā, es saprotu, ka es varu beigt. Jā, paldies, Ilze. Tu vari beigt dalīties ar savu prezentāciju. Paldies par uzmanību visiem, arī par šo prezentāciju no šī lektora un no manis. Lūdzu, aizpildam mazo ekspresa aptaujiņu, un es aicinu gatavoties Centrālas finanšu līguma aģentūras vides infrastruktūras projektu nodaļu vadītājs Sarmīti Lucāni prezentēt savu sagatavoto materiālu. Lūdzu, Sarmīti, paldies! Jūs redzat prezentāciju? Jā. Redzam. Jā, tā tad paldies meitenēm, kas izstāstīja par projekta iesniegumu sagatavošanu. Mana prezentācija būs tāda vairāk tāda ieskicēta par to, kas jūs sagaida pēc projekta izvērtēšanas, jo jums ir jākoncentrējas uz projekta iesniegumu sagatavošanu un detalizēt par to, kas notiks īstenošanas laikā. To es šobrīd nestāstīšu. Gribētu vērst uzmanību uz 2 datumiem. Par to apakšējo datumu, to jau jums 3 reizes vismaz atgādināju, tātad par attiecināmajām izmaksām, bet es gribētu vairāk uzsvērt to datumu, līdz kuram jums noteikti jāīsteno projekti. Jo laika grafiku, kad jūs aprēķināsiet iesniedzot projektu iesniegumu, es aicinātu ietvert tomēr arī tādas lietas, kas var aizkavēt projektu, piemēram, iepirkuma pārsūdzība vai arī sezonalitāte, teiksim, dabas liegumi, jo pēc grafika jums arī sanāk, ka jums būs tikai 2 būvniecības sezonas. Tā kā, protams, var arī optimistiski sarēķināt, cik tieši vajag, bet, būtu labāk es ieteiktu ar rezervīti nelielu. Tas, kas jums pašā līguma sākumā būs pēc līguma noslēgšanas, tātad jautājums par avansu, ko arī mēs jums noteikti jautāsim pie līguma slēgšanas, cik daudz jūs gribētu un kad. Tātad avans, es atgādināšu, ir līdz 50% no ERAF finansējuma. Te gan ir svarīgi šī te avansa apgūšanas termiņš. Tātad uzņēmējiem ir 6 mēneši un pašvaldībām ir 6 mēneši saimnieciskā gada laikā. Tā kā tas jums jāņem vērā, plānojot avansu. Bet par to jūs varat tā ļoti neuztraukties, jo avansu var pieprasīt vairākās daļās, un jūs varat sastādīt naudas plūsmu tā, lai jūs patiešām apgūtu šo avansu 6 mēnešos. Protams, par īpašumtiesībām, kas mums vienmēr bijis svarīgs jautājums, bet to jau arī izstāstīja Kristīna. Un vēl, protams, par avansu gribu atgādināt, ka jums arī jāsniedz pamatojums, kā jūs šo avansu izlietosiet. Lai mēs redzam, ka viņš patiešām tiks izlietots
tanī laikā, kādā jūs esat plānojuši. Un pašā jau projekta īstenošanas laikā ir 3 galvenie dokumenti, kas arī ir jāaktualizē, ja kaut kas mainās. 2 no tiem ir jāaktualizē. Tātad iepirkuma plāns un izmaiņas maksājuma pieprasījuma grafikā. Iepirkuma plāns, tas mums vajadzīgs tāpēc, lai mēs skatītos, kā projekts tiek īstenots, vai tiek ievērots laika grafiks, vai jums tur viss ir kārtībā. Un attiecīgi maksājuma pieprasījuma grafiks, tas arī vajadzīgs, lai mēs kā sadarbības iestāde varētu saplānot finanses, lai jūsu paredzētajā laikā jums tiktu veiktas izmaksas. Un, protams, maksājuma pieprasījums, kas ir pats galvenais dokuments, kad jūs iesniedzat jau mums visu, ko jūs esat izdarījuši, visus rēķinus, pamatojošos dokumentus, un mēs tātad veicam jums atmaksu. Līguma nosacījumos gan ir nosacījums, ka reizi pusgadā ir jāsniedz, bet, protams, mēs aicinām sniegt arī biežāk, ja jums ir radušies izdevumi. Un pēc mūsu arī līdzšinējās prakses, un es skatos, ka arī daudzi mūsu bijušie klienti šeit ir, tad sevišķi būvniecības laikā, kad rēķinu ir daudz un rodas izdevumi, tad mēs arī pieņemam maksājuma pieprasījumus katru mēnesi, lai ātrāk šī te nauda apgrozītos. Un par pārbaudēm tieši tāpat nekas nav mainījies, mēs veicam pārbaudes gan iepirkumos, gan maksājuma pieprasījumos un braucam arī pie jums uz vietas. Svarīgākais šajā periodā ir tas, ka mēs cenšamies no savas puses meklēt iespējas, lai pēc iespējas mazāk no jums prasītu, lai varētu pārbaudīt informāciju, kas mums nepieciešama citās datu bāzēs no citiem avotiem, un arī šīs pārbaudes, šis sadalījums, visas viņas tiek veiktas izlases veidā. Tā kā, tas nenozīmē, ka mēs pārbaudīsim pilnīgi visus jūsu dokumentus. Un šeit ir tādi aspekti, ko mēs arī skatāmies pārbaudēs. Un, kā jau es teicu, nebūs tā, ka mēs pārbaudīsim pilnīgi visus. Tātad tiks veikta izlase, un dokumentus arī mēs lūksim iesniegt izlases veidā. Un tieši tāpat kā vienmēr, tie dokumenti, kas jau ir mūsu rīcībā, tie jums noteikti nebūs jāiesniedz. Publicitātes pasākumi gan ir tikpat svarīgi kā visu laiku, jo ir svarīgi ne tikai izlietot fondu finansējumu, bet arī sabiedrībai, informēt sabiedrību, ka šādi pasākumi notiek tieši ar fondu naudas atbalstu. Un, ja ir mājaslapa, tagad es domāju, visiem ir, tad vismaz reizi 6 mēnešos publicēt informāciju par to, kas notiek projektā, kas tiek īstenots. Un vēl es gribētu pateikt, ka tieši tāpat kā iepriekš arī šobrīd ir tā, ka projekta īstenošanas laikā ir no mūsu puses projektu vadītājs, kas atbild par jūsu projektu, kam jūs varat zvanīt. Negribētu teikt, jebkurā laikā, bet darba laikā. Un viņš jūs konsultēs par visiem jautājumiem, kas ir radušies. Tāpat projekti būs arī gan Rīgas projekti būs, gan reģionu projekti, tātad reģionos arī ir mūsu kolēģi, kas jūs tieši tāpat konsultēs un palīdzēs. Un, kā jau es esmu prezentācijā uzrakstījis, tad konsultācijas no mūsu puses ir visos projekta posmos. Kā jau arī Kristīna un Ilze teica, ja ir kādi jautājumi, tad mēs būsim priecīgi palīdzēt. Lai veicas projekta īstenošanā, ja ir kādi jautājumi, tad vai jautājiet tagad vai ierakstiet čatā. Paldies! Paldies, Sarmīt, par prezentāciju un labajiem ceļa vārdiem gan mums, gan iesniedzējiem. Es noteikti esmu pārliecināta, ka mums kopīgiem spēkiem izdosies, jo mērķis mums ir viens. Aicinu atbildēt uz ekspresa aptaujiņu un dodu vārdu
Labklājības ministrijas sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vadošajai ekspertei horizontālā principa koordinēšanas un ieviešanas uzraudzības jautājumos Inesei Vilcānei. Inese jums pastāstīs par horizontālā principa vienlīdzību, iekļaušana un nediskriminācija un pamatiesību ievērošana. Lūdzu, Inese. Jā, paldies! Labdien, cienījamie semināru dalībnieki, un pirms sākam vēlos īsi atgādināt par horizontālo principu. Tas ir viens no Eiropas Savienības fondu pamatnosacījumiem, kas ir jāievēro visos projekta posmos, no plānošanas līdz uzraudzībai. Horizontālā principa būtība ir nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem cilvēkiem, neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, veselības stāvokļa vai citiem apstākļiem. Un tas nozīmē, ka katrā projektā mums ir jādomā, kā veicināt iekļaušanu, piekļūstamību un taisnīgumu. Šodienas prezentācijā parādīšu, kā praktiski to īstenot mūsu ikdienas darbā un katrā no jūsu projektiem. Horizontālais princips ir noteikts Eiropas Savienības fondu regulās, kur ir skaidri un nepārprotami definētas prasības fondu ieguldījumiem un vienlīdzīgu iespēju dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas ievērošana ir kā viens no finansējuma saņemšanas nosacījumiem. Visā programmu sagatavošanas un īstenošanas laikā ir jāievēro nediskriminācijas principi, dzimumu līdztiesība un arī īpaši jāņem vērā piekļūstamības nodrošināšanu personām ar invaliditāti. Ministru kabineta noteikumos par šī pasākuma īstenošanu ir noteiktas prasības iesniedzējam. Tātad projekta iesniedzējiem ir jāievēro horizontālais princips, vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamatiesība ievērošana, kā arī ir jāparedz darbības, kas veicina šo horizontālo principu. Tātad nevis vienkārši formāli ievērot, bet ir atbilstoši jārīkojas, lai šo principu īstenotu praksē. Saskaņā ar horizontālā principa vadlīnijām pasākumam 2211 nav ietekmes uz horizontālo principu, jo tā ietvaros ir plānots īstenot izteikti tehniskas darbības, kas saistītas netik lielā mērā ar sociālajiem ieguldījumiem. Tāpat laikā arī projektiem, kuriem nav ietekmes uz horizontālo principu, ir paredzēts, ka šis princips ir attiecināms arī uz šiem projektiem. Projektu iesniegumu vērtēšanā ir paredzēts vienotais kritērijs, kura minimālā prasība ir vismaz vienas vispārīgās horizontālā principa darbības veikšana, kas veicina vienlīdzību un nediskrimināciju. Vienlaikus nav aizliegts paredzēt arī specifiskas horizontālā principa darbības, jo šādas izmaksas ir paredzētas ministru kabineta noteikumos. Otrs ļoti svarīgs aspekts ir jūsu projektu iesniegumos, tas ir projekta portālā KP-Vis, ir jāsniedz šai horizontālā principa darbībai apraksts. Kā tieši jūs to darīsiet? Kādas darbības ietvaros? Kas uzraudzīs? Kas būs atbildīgs par šīs horizontālā principa darbības īstenošanu? Attiecībā uz vispārīgajām darbībām mēs piedāvājam īstenot divu veidu darbības. Tātad viena ir, kas attiecas uz projekta vadības un īstenošanas personālu, otra darbību veids ir komunikācija un vizuālās identitātes pasākumiem, par kuriem pastāstīšu nākošajos slaidos. Bet attiecībā
uz projekta vadības un īstenošanas personālu, pat ja šāda darbība nav paredzēta projektā, jā, tad fiziski vienalga ir cilvēki, kas vadīs šo projektu. Un, lai veicinātu dzimumu līdztiesību, projektā var īstenot konkrētus pasākumus. Piemēram, pasākumus, kas veicina darba un ģimenes dzīves līdzsvaru, nodrošinot elastīgu un nepilna darba laika iespēju vecākiem un aprūpētājiem, kā arī vienlīdzīga darba samaksa un karjeras iespējas sievietēm un vīriešiem. Tostarp tas attiecas uz dalību apmācībās, semināros, komandējumu braucienos. Tas nozīmē, ka nebūtu jāvadās pēc stereotipiem, bet pēc vajadzības, atbilstības, profesionalitātes un citiem objektīviem kritērijiem. Runājot par komunikācijas pasākumu, svarīgi atcerēties, ka tiem ir jābūt piekļūstamiem visiem. Tas nozīmē, ka pasākuma vietai jābūt fiziski piekļūstamai, informācijai tīmeklī ir jābūt uztveramai ar vairākiem sensorajiem kanāliem, tā ir redze, dzirde un tauste. Prezentācijām un dokumentiem ir jābūt viegli uztveramiem, piekļūstamiem ar alternatīviem tekstiem un aprakstiem un atbilstošā šriftā un ievērojot arī dažādus kontrastu variantus, kas ir viegli salasāmi. Un drukas materiāliem būtu jābūt pieejamiem arī braila rakstā vai citos formātos, tad, kad tas ir nepieciešams un ir šāds pieprasījums. Tikai tādā veidā mēs varam nodrošināt, ka ik viens var pilnvērtīgi piedalīties un saņemt vienlīdzīgu informāciju. Šajā slaidā es pastāstīšu nedaudz par piekļūstamas informācijas rīkiem atkarībā no funkcionālo traucējumu veida. Un, piemēram, cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem palīdzēs zīmju valodas tulkošana gan klātienē, gan tiešsaistē, gan tīmekļa vietnēs, jo daudz cilvēki ar dzirdes traucējumiem nesaprot informāciju, rakstīto vai runāto, tādēļ zīmju valoda tā ir viņu valoda. Indukcijas cilpas palīdz atdalīt runu no fona trokšņa, nodrošinot skaidru skaņu. Subtitri un reālaika transkripcija savukārt padara video pieejamu un runu saprotamu cilvēkiem, kuri ir nedzirdīgi, vājdzirdīgi, vai arī tiem, kas skatās trokšņainā vidē vai ar izslēgtu skaņu, piemēram. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem ļoti palīdzoša būs palielināta druka, ja tie ir drukas materiāli. Ekrāna lasītājs, tātad prezentācijām ir jābūt sagatavotām piekļūstamā formātā, lai tās var savienot ar ekrāna lasītāju un runāto vai rakstīto slaidā var pārvērst skaņā. Tās ir runas sintēzes programmas, braila raksts, un savukārt cilvēkiem ar uztveres traucējumiem tā ir vieglā valoda, piktogrammas, norādes un citi apzīmējumi. Un, pieminēšu arī reālaika transkripciju, tā ir funkcija, kas runu pārvērš tekstā bez laika nobīdes, piemēram, ar tilde event assistant rīku Teams vidē, vai arī daudzās platformās, arī šajā platformā, kuru mēs šobrīd lietojam, ir šāda funkcija jau iebūvēta un cilvēki, kuri klausās šo semināru, var tātad ieslēgt šo transkripciju un to izmantot. Daži vispārīgu darbību piemēri, tie ir minēti arī jūsu kritēriju vērtēšanas metodikās, un piemēri ir
tieši par to, ko es jums nu pat stāstīju. Tātad tā ir par piekļūstamu informāciju tīmeklī, kas ir piekļūstama ar vairākiem sensoriem kanāliem, un arī projekta tīmekļa vietnē var izveidot sadaļu viegli lasīt, kurā ir iekļauta informācija par īsa informācija par projektu un citu nepieciešamu informāciju, un par to daži piemēri būs turpmāk nākamajos slaidos. Tātad runājot par tīmekļa piekļūstamību, lielākā daļa piekļūstamības funkciju jau ir iestrādātas mūsu vienotajā platformā, kurai, diemžēl, ir konstatēti ļoti daudzi trūkumi. Šobrīd Varam ir veicis izpēti par vairākām valsts iestāžu tīmekļa vietnēm un ir konstatēti dažādi trūkumi, ar kuriem tad būs jāstrādā un tie būs jāpilnveido. Tātad tīmekļa piekļūstamība nozīmē, ka mūsu mājaslapas un digitālais saturs ir izmantojami ikvienam. Tas ietver gan skaidru struktūru, alternatīvus tekstus attēliem, pietiekamu kontrastu un iespēju informāciju uztvert ar palīgu tehnoloģijām, kā arī atskaņot tekstu. Mērķis ir, lai neviens netiktu izslēgts, lai ik viens var atrast un saprast un izmantot sniegto informāciju neatkarīgi no savām spējām un funkcionāliem traucējumiem. Par ziņu vieglā valodā. Bieži ir novērota tāda parādība, ka tīmekļa vietnē ziņa vieglā valodā gan valsts, gan pašvaldību iestādēs ir sniegta par galvenajām lietām, teiksim, kas ir ministrs, kas nodarbojas ar ko nodarbojas ministrija. Pamatā tās ir galvenās lietas, kurām, diemžēl, ļoti bieži arī netiek pienācīgi sekots un dažās tīmekļa vietnēs parādās jau sen aizgājušie ministri, kā joprojām esošie. Tad tā ir tā lieta, kurai arī būtu īpaši jāpievērš uzmanība. Un tas, ko mēs aicinām projektu kontekstā, tad sniegt šo informāciju vieglā valodā arī par projektu. Līdzīgs piemērs ir, piemēram, Bior institūts. Mēs nesen pētījām to lapu, kur bija informācija vieglā valodā arī par ļoti sarežģītiem projektiem. Un tas ir ļoti palīdzoši cilvēkiem, kuriem ir grūti lasīt vai saprast sarežģītu tekstu. Piemēram, vecākiem cilvēkiem, valodas apguvējiem vai cilvēkiem ar mācīšanās traucējumiem. Jebkurā gadījumā šī ziņa padara informāciju piekļūstamāku daudz plašākam lasītāju lokam. Jūsu projektos nav obligāti, bet ir pieļaujams un šādas izmaksas arī ir paredzētas, lai īstenotu specifiskas darbības. Piemēram, ja tas ir publisks pasākums, protams, tās ir izmaksas, lai nodrošinātu tulkošanu zīmju valodā, subtitrēšanu un to pašu braila druku, bet tā ir tiešām tāda darbība, kura padara informāciju piekļūstamu. Un ja vien projekts rīko kādus lielākus publiskus pasākumus, tad ļoti aicinam šo atcerēties un izmantot savā darbā, savā projektā. Šeit ir parādīts ekrāna šāviņš, un tas ir mūsu Labklājības ministrijas pilota projekts, kurā mēs uzsākām tulkot zīmju valodā par lietotājiem svarīgu informāciju. Kā pilotprojekts tā ir informācija par horizontālo principu,
un par sociālajiem pakalpojumiem, kas ir domāti cilvēkiem ar invaliditāti. Tātad arī šis ir jau solis uz priekšu, redzēs, kā mums ar šo veiksies, kādas būs lietotāju atsauksmes, un attiecīgi pēc jau tāda pārbaudas laika, tad iespējams aicināsim un rosināsim arī citām ministrijām izmantot šo pieeju, lai nodrošinātu visiem cilvēkiem bez izņēmuma piekļūstamu informāciju viņiem saprotamā veidā. Horizontālais princips mums atgādina, ka līdzvērtīga komunikācija rada labākus rezultātus, un tā ir vērsta uz visu sabiedrību. Un ik viens no mums var būt daļa no šīs pozitīvās pārmaiņas, klausoties, sadarbojoties. Un paldies, ka klausījāties, un ceru, ka šīs idejas iedvesmos jūs rīkoties horizontāli ikdienā. Paldies par informāciju, par klausīšanos. Paldies, Inese, par prezentāciju, un paldies par to, ka viegli pastāsti par sarežģītām lietām. Šo prezentāciju izmantojiet, klausītāji, jo HP Vinpī, kā mēs to saucam saīsināti, ir diezgan sarežģīts un daļēji pat nesaprotams citreiz. Paldies, Inese. Aicinu aizpildīt ekspresa aptaujiņu, un ar šo mēs noslēdzam darba kārtību, tieši lektoru jautājumu darba kārtību un prezentāciju. Saprotu, ka jautājumi jau ir iebiruši arī čatiņā. Paldies visiem par iesaisti un čatā pievienotajiem jautājumiem. Uz visiem čatā pievienotajiem jautājumiem ir sniegtas atbildes, cik es izsekoju. Izsaku arī pateicību kolēģiem par operatīvo atbilžu sniegšanu, bet pirms webināra mēs esam saņēmuši 2 jautājumus rakstiski, un es tos nolasīšu, un tad kolēģi piesakās, ņem brīvo mikrofonu un sniedz atbildi. Tātad par uzraudzības rādītāju iegūšanas avotu, piemēram, ja tie centralizētās statistikas pārvaldes dati par deklarētajiem cilvēkiem X apdzīvotā vietā, bet nevienmēr X apdzīvotās vietas robeža un aglomerācijas robeža sakrīt. Un ne visi deklarētie iedzīvotāji ir pieslēgušies centralizētajai kanalizācijas sistēmai aglomerācijas teritorijā. Es saprotu, ka projekta iesniedzējs vēlas uzzināt, kā noteikt un iegūt uzraudzības rādītāja gala vērtību. Lūdzu, Ilva. Jā, nedaudz jau pirmīt ieskicēju, bet vēlreiz uzsverot, šī metodika, respektīvi atlases nolikuma 4. pielikums un arī ministru kabineta noteikumi komplektā ar anotāciju neierobežo izmantot tikai centrālās statistikas pārvaldes oficiālā statistikas portāla informāciju. Kā minēju iepriekš, ir pieļaujams izmantot ticamus datu avotus, ja tas ir konsekventi izmantojams projekta laikā, un tādējādi ir iespējams atspoguļot iedzīvotāju skaitu, tātad, kuriem ir aglomerācijas teritorijā nodrošināt centralizētās kanalizācijas un ūdens saimniecības pakalpojumi. Un tā, piemēram, iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām, pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu vai rakstisku vienošanos, ir tiesības saņemt statistiskas ziņas no pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes fizisko personu reģistra. Pārvalde var sniegt vispārīgi rakstura ziņas, kas neļauj identificēt konkrētu personu, piemēram, sniegt informāciju par deklarēto iedzīvotāju skaitu māju līmenī. Neatkarīgi no tā, kādu datu avotu jūs izvēlaties, kā minēts iepriekš, tam ir jābūt izmantotam konsekventi. Gan sākotnēji uzraudzības rādītāju noteikšanai, gan arī
projektu beidzot, tātad noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas brīdī. Paldies! Ja tomēr nesaņēmāt atbildi uz iesūtīto jautājumu, tad droši sazinieties ar mums individuāli, ar mani individuāli, sūtiet e-pastus, uzdodiet precizējušus jautājumus. Un otrais jautājums, kas ir iesūtīts pirms webināra, ir par projekta gatavības pakāpes vērtēšanu. Tātad vērtēšanas metodikas kvalitātes kritērija kolonnā ir norādīts gatavības pakāpe vismaz vienai no projektā paredzētajām darbībām. Piemēram, darbībai centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu izbūve, pārbūve, atjaunošana ir izstrādāts, būvprojekts akceptēts būvvaldē un ir tāme. Pārējām divām darbībām, piemēram, spiedvadu pārbūve, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu efektivitāte, plānota projektēšana, būvdarbi. Ir sagatavoti tehniskās specifikācijas projektēšanai, kāda būs projekta gatavības pakāpe, tātad kāds būs vērtējums. Ilva, vai tu šo arī atbildētu? Paldies! Jā, atbildot uz šo jautājumu, vēlos izcelt, ka atlases 0,4. pielikuma 4.5 kritērijā tiek vērtēts projekta paredzēto darbību sagatavotības līmenis. Šajā metodikā skaidrots, ka 3 punkti tiek piešķirti tikai tad, ja šī gatavība ir sasniegta par visām projekta darbībām. Nevis tikai vienai, taču, ja projekta iesniegumā norādīta informācija par plānotajām darbībām, iesniegta indikatīva būvdarbu tāme, protams, ja attiecināms, sagatavotas iepirkuma tehniskās specifikācijas, tad projekts ir vērtējams ar vidēju gatavības pakāpi. Tādējādi izriet, ka, ja vienai darbībai, piemēram, tīklu izbūvē ir izstrādāts būvprojekts ar tām, bet citām darbībām ir tikai tehniskās specifikācijas, projekta gatavību vērtējam kā vidēja, un jūs saņemat 2 punktus. Paldies! Arī piebilstu, ja tomēr nesaņēmāt atbildi uz jautājumiem, tas pats attiecas arī uz čatā pievienotajiem jautājumiem. Droši sazinieties individuāli, rakstiet e-pastus, zvaniet, brauciet ciemos, un mēs jums sniegsim atbildes pēc iespējas ātrāk. Mana kolēģe ir pievienojusi aptauju, ko es pieminēju pašā sākumā. Paldies par viedokļu sniegšanu un atgriezeniskās saites sniegšanu ekspresa aptaujiņās pēc katra lektora. Tas mums ir ļoti, ļoti svarīgi, un mēs novērtējam jūsu iesaisti. Lūdzu, neaizmūciet un aizpildiet arī čatā pievienoto aptaujas anketu, ko Centrālā finanšu līguma aģentūra jau izmanto statistikas vajadzībām un arī dažādu kvalitātes jautājumu uzlabošanai. Vēl čatā atvadoties, pievienoju saiti uz Centrālās finanšu līguma aģentūras projekta atlases tīmekļa vietni. Izmantojiet, piefiksējiet, lieciet grāmatzīmēs un uz saziņu. Paldies, cienījamie kolēģi, paldies, dalībnieki! Paldies, visu labu!